Devos uz pasedenu, uzticējies Dievam par rūpēm, ka nokļūšu līdz mājām. Brālim Bohmeram nāca atklāsme, ka es atgriežos mājās. Viņš devās uz mazo Penielas misiju un atrada mani tur. Mēs pavadījām vairākas stundas lūgšanā, tad viņš samaksāja par manu atgriešanos mājās. Šajās dienās mēs bieži pavadījām veselas naktis kopā lūgšanās. Tā mums šķita kā liela privilēģija pavadīt visu nakti ar to kungu. Viņš mums pienāca tik tuvu. Mēs šajos laikos nekad nebijām noguruši un neizgulējušies. Bohmers strādāja par dārznieku. Es viņam nekad neesmu lūdzis ne centa, bet viņš man vienmēr kaut ko iedeva. Beigās Dievs savā kalpošanā dabūja ne tikai viņa naudu, bet arī dzīvi. Viņš bija brīnišķīgs lūgšanas vīrs. Dievs mums mācīja, ko nozīmē neviena nepazīt pēc miesas, kā tas rakstīts uz 2. korintiešiem 5:16. Viņš mūs pacēla tādos attiecību augstumos, ka mūsu sadraudzība šķita notiekam tikai garā. Bez tās mēs viens otram bijām kā miruši. Aizrakstīju Evanam Robertsam 3. reizi, lai viņi Velsā turpinātu lūgt par mums. Tajās dienās pēc tam, kad biju sludinājis, es parasti svētos aicināju uz ceļiem. Tā mēs parasti atradāmies uz ceļiem lūgšanā stundām, pirms saņēmām atļauju celties. Tas kungs mani vadīja rakstīt daudziem līderiem visā valstī lūgt par atmodu. Lūgšanas gars pieauga nepārtraukti. Jaunās derības draudze, ko iesāka brālis Smeils, šķiet zaudēja lūgšanu garu, jo pieauga savās organizatoriskajās spējās. Tagad viņi centās uzkraut šo kalpošanu dažiem no mums. Zināju, ka Dievam tas nepatīk, un sajūtu nastu par viņiem lūgt. Viņi bija sākuši pārāk daudz nodarboties ar otršķirīgiem jautājumiem. Sāku skatīties uz šo lietu, it kā tam kungam būtu jāsāk meklēt cita draudze. Lai arī cerības uz šo īpaši svētīto ļaužu sabiedrību bija augstas, šķiet ienaidnieks viņus bija novedis uz blakus ceļa, vai vismaz novīlis tiem vislabāko, kas Dievam bija sagatavots priekš tiem. Tagad viņi visādi centās noorganizēt lūgšanas, kas ir neiespējami. Lūgšana ir spontāna, cilvēka gribas izpausme. Jūtu, ka labāk būs, ja tādas vispār netiek organizētas. Ja jau ir pazaudēta lūgšanas kalpošana un atmodas gars no draudzes aizgājis. Iesākumā taču viņi tika aicināti tieši uz to. Bet viņi palēnām sāka uzstādīt savas prasības attiecībā uz draudzi un savu organizāciju. Rezultātā tiem bija grūti nebūt kā visām ciltīm, iekavās draudzēm, viņiem apkārt. Tas skatīt 5. Mūzes grāmata 17:14. Kā visām citām ciltīm viņiem apkārt. Un tieši šeit, pazaudējuši skatienu uz Dievu un sākuši līdzināties savā starpā, viņi iekrita. Kad draudzes darbs pieauga, viņi jau bija zaudējuši skatu uz vienīgo reālo pamatu. Cilvēciskā organizācija un cilvēciskās programmas atstāja pārāk maz vietas brīvā un nesasaistītā Dieva gara plūdumam. Tas nozīmē daudz gribēt to, kas visapkārt tiek uzskatīts kā zaudējums. Meklēt, kā uzcelt šķīstu garīgu valstību mūsu vidū. Bet Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Ir ļoti viegli izvēlēties otro par pirmo. Daudz vairāk ir vajadzīga lūgšanas dzīve nekā mūsu ēkas vai organizācijas. Šīs bieži ir īsto lietu aizsedzējas.
Dvēseles taču iedzimst valstībā tikai caur mūsu lūgšanām, ne caur ēkām vai organizācijām. Baidījos, ka jaunās derības draudze var sevī attīstīt parteiskuma vai sektantisma garu. Kāda bagāta sieviete viņiem piedāvāja kaudzi naudas, lai viņi uzceltu draudzes ēku. Velns uzstādīja augstas prasības. Tomēr drīz vien viņa atteicās no sava piedāvājuma, un pretēji vairākumam es apliecināju, ka tas, ko viņa darīja, ir ļoti labi. Pavisam drīz viņiem neatliks vairāk laika kaut kam citam, kā naudas kolektēm un ēkas būvniecībai. Tās būtu viņu atmodas beigas. Mēs taču esam aicināti evanģelizēt Losandželosā un nevis celt kādu savu sektu vai parteiska gara ēku. Mums nebija vajadzīga kāda organizācija vai draudzes mašinērija, kā tikai rīki un līdzekļi, kas nepieciešami ātrai pilsētas evanģelizēšanai. Patiešām, mūsu rokās jau bija gana daudz viena no otras atdalītas, sacensībā esošu draudžu organizācijas, kas katra darbojās pati par sevis pašas interesēm, sasniegumiem un savai godībai uz citu rēķina, manipulējot ar Kristus vārdu. Jaunās derības draudze šķiet bija aizgājusi pa šādu intelektuālisma ceļu, sajūtu lielu nastu šajā sakarā. Kādas sapulces laikā tas ir tik sāpīgi pēc tam, kad esam pieredzējuši labākas lietas, es savā lūgšanā skaļi vaimanāju. Kāds no draudzes vecajiem mani bargi par to apsauca. Bet, un citāts, tavs krāšņums, ak, Izraēl, ir kritis tavos kalnos, ak, kā ir krituši varoņi, 2. Samuēla grāmata. Šis citāts turpināja skanēt manās ausīs. Dažiem no visgarīgākajiem bija tāda pati nasta kā man. Pēc šī starpgadījuma lūgšana šķiet atkal varēja plūst netraucēti. Kādā svētdienas vakarā mums bija vārena sapulce, kur uz ceļiem altāra priekšā nometās ap 100 cilvēku. Pasadenā lūgšanas laikā satikos ar Penieles puišiem, un mūsu vidū notika izlaušanās. Mēs jutām, ka tas kungs pavisam drīz vareni darbosies. Brāļa Braunleja teltī 7. un Springsas ielās Losandželosā mūsu vidū ienāca dziļš lūgšanas gars un attīstījās spēcīga altāra kalpošana. Tur nāca sajūta, ka Dievs ir gatavs darīt kaut ko pavisam neparastu. Lūgšanas gars nāca aizvien vairāk un spieda mūs visus zemē. Pasadenā pirms pārcelšanās uz Losandželosu es biju gultā dienas vidū, jo vārtījos un vaimanāju zem uzliktās nastas smaguma. Naktī es tikko varēju gulēt, visu laiku būdams lūgšanas garā. Es daudz gavēju, nerūpējoties par ēdienu. Tā tas gāja tik ilgi, kamēr izjutu nastu. Kādā reizē es atrados dvēseles dzemdību sāpēs gandrīz 24 stundas no vietas. Tas gandrīz mani izlietoja līdz beigām. Lūgšana burtiski mani aprija. Dažreiz es visu nakti miegā vaimanāju. Lūgšana tajās dienās nebija kas formāls, tā bija paša Dieva gara elpošana caur mums. Tā nonāca pār mums un mūs pārņēma. Mēs to nepanācām ar saviem pašu spēkiem. Mēs tikām gara satvērti ar reālām dzemdību sāpēm, ko vairāk nevarēja novērst līdzīgi kā sievietei, protams, ja mēs neveiktu neprātīgu ļaunprātību attiecībā pret Dieva garu. Tā bija paša svētā gara aizlūgšana caur mums. Pēc vairākām dienām mani skāra Evana Robertsa atsūtītās vēstules radītais iespējas.
Tā atnāca pavisam drīz, un tajā bija šādi vārdi. Un to es izlasīšu nākamā video.